Labrīt visiem! Sveiciens jaunajā gadā, un arī mēs esam tikuši līdz mūsu pirmajam jaunā gada laivam. Šodien pie mums ciemos būs Silvija Ābele, un pēc svētkiem, pēc visām svētku svinēšanām un izēšanām runāsim par uzturu. Silvija, es mēģināšu tūlīt tevi uzaicināt. Nezinu, kā jums, bet man pavisam noteikti daudzus gadus ēšana un tāds veselīgāks dzīvesveids ir bijusi viena no top jaunā gada apņemšanām. Kad nāk arī Silvija. Sveiki, Silvija, mēs redzam tavu datoru, mēs neredzam tevi. Čau! 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 Es tikko sāku ar to. Čau, ir jaunais gads, un man liekas, viss, kas saistīts ar veselīgāku dzīvesveidu, ir kaut kāda jaunā gada top apņemšanās, man liekas, lielākajai daļai no mums parasti. Un tiešām par to arī mēs šodien runāsim, un retrīta laivi jau iet vairākus mēnešus, bet kaut kā par ēdienu un tieši par ēšanas paradumiem mēs neesam runājuši. Un tas varbūt pat nav nemaz tik nejauši. Pirmkārt, tāpēc, ka man pašai daudzus gadus bija visādi ēšanas izaicinājumi un problēmas. Es 9. klasi pabeidzu ar 100 kilogramiem, un tad pēc gada man bija 48 kilogrami. Un, protams, ka visi, kas jau saprot kaut ko vairāk vai mazāk pēšanu, uzreiz ir skaidrs, tas nebija pašā veselīgākajā veidā. Un pēc tam man bija tiešām līdz kaut kādiem 28 gadiem bija ļoti daudz izaicinājumu saistībā ar ēšanu. Man nebija bulimija, jo es to fiziski nevarēju, bet man bija anoreksija un pēc tam emocionāla ēšana un par ēšanu. Tāpēc pēc tam es esmu bijusi ārkārtīgi piesardzīga. Un kas vēl ir ar mūsdienu internetu, man liekas, tad, kad es vēl biju pusaudzis, tas viss notika, bija, protams, pieejamas visādas kaloriju tabos un kas ir jāēd un tā tālāk, bet nebija tik daudz šī satura par to, ko ēst vai ko neēst. Un tas ir forši, tas dod mums plašāku ieskatu un tā tālāk. Tajā pašā laikā par to, ko tu arī runā, ka tas ir tā, angliski, man liekas, vēl labāk saucās confusing, ka ir tik daudz, un beigās tu saproti, ok, es vairs neko nesaprotu. Un tad šodien pie mums ciemos ir Silvija Ābele. Silvija ir GAPS uzturas speciāliste, bet tu tieši vai netieši tiešām ar visu, kas ir saistīts ar uzturu un ēšanu, esi ļoti daudz mācījusies, ļoti daudz arī esi darījusi, un es esmu arī dzirdējusi no draugiem, kas ir pie tevis konsultējušies dažādos jautājumos. Bet varbūt pirms mēs sākam vairāk runāt par to, kas ir GAPS un GAPS pieeja ēšanai un dzīvē vispār, kas ir bijis tavi iemesli, kāpēc tu esi uz šī ceļa un jau daudzus gadus ir ļoti nopietni. Tas nav tā, ka tu esi tikko iebāzisi degunu un tad skaties, bet tiešām tev ir liela pieredze. Kāpēc uzturs? Jā, paldies, Signe. Vispirms laimīgu jauno gadu. Mans vienmēr vēlējums ir labas veselības vēlējumi jaunajā gadā. Pirms es turpinu un atbildu uz tavu jautājumu, Signe, zini kā, tā tehnika man vai nu kaut ko nepareizi dara, bet es tevi neredzu. Es tevi labi dzirdu un es redzu savu bildi, bet es neredzu, man augšējā tā kā lūdziņā ir vienkārši melns. Bet varbūt jāpajautā klausītājiem, vai viņi redz mūsu abas. Jā, man liekas, klausītāji, vai jūs variet uzrakstīt, jo mums ir diezgan daudz sekotāju, neviens nav ierakstījis, ka neredz, vai jūs variet kāds uzrakstīt, vai jūs mūs abas labi redziet. Bet mums tieši tāpat bija 19. decembrī bija vakara, man bija rīta laivs, kurš bija ļoti labi, un tad bija vakara laivs ar Signi Instagram. Jā, paldies, Braunī, redzam abas. Tad mēs varam, jā, tad turpināsim, jo es tevi neredzu, pa ko žēl, bet es tad noskatīšos tevi pēc tam atkārtojumā. Galvenais, lai mūsu skatītāji, klausītāji var redzēt, jā? Jā, paldies. Paldies, kas super. Jā, super, jā, paldies. Prieks arī, ka pievienojušies cilvēki pirmajā jaunā gada darba dienā, vēl agrā vairs ne, bet rītā joprojām. Un tātad, kā vienmēr saku, tie cilvēki, kas ir, kam interesē veselība, interesē uzturs. Un tad te ir īsti
īstā vieta, varbūt paklausīties, un arī tiem, kas atkārtojumā nāks, protams, ceru, ka būs kaut kas noderīgs. Tātad, Signe, vispirms paldies par tavu aicinājumu Retreats LV platformā. Arī pati esmu šajā platformā kā dalībniece, kā kliente, kā sadarbības partnere, un tiešām ir prieks redzēt, kā portāls aug, un tātad jūsu darbiņš, tavs un tavas komandas darbs ļoti vajadzīgs, lai apkopotu šos te dažādos speciālistus, koučus, padomdevējus, ekspertus vienā mājvietā, zem viena lietusarga, kur arī cilvēkiem ir vieglāk mūs atrast. Un tā arī es esmu šajā platformā, atceros mūsu, manuprāt, sarunu, kuras gāja pa mežu, un man bija pirmais zvans no šīs platformas, varbūt tā bija tu, varbūt tava kolēģe, ar aicinājumu pievienoties, tā kā esmu šajā platformā arī atrodama, par ko ļoti, ļoti liels prieks, un vēl lielāks prieks runāt šādā veidā dzīvajā sarunā. Tad pie tava jautājuma. Ar GAPS uzturu es esmu, patās, jo martā būs kā 10 gadi. Kopš esmu izmācījusies pie GAPS autores, un uzreiz tā kā cilvēkiem, kuri klausās, GAPS pagaidām neko neizsaka, tā kā atšifrēšu uzreiz to nosaukumu, tā būtībā ir abreviatūra no tātad angļu termina, angļu sindroma, medicīniska sindroma, kas saucās tātad Gut and Psychology Syndrome, un tagad arī nesenāka grāmata papildina šo konceptu ar Gut and Physiology Syndrome. Latviski šie abi nosaukumi tulkosies ne ļoti veikli, bet pirmās grāmatiņas virsrakstā esam to iztulkojuši kā gremošanas trakta un psiholoģisko traucējumu sindroms. Un tad, kad būs iznākusi arī latviešu valodā otra grāmatiņa, tad tam būs tā kā fizioloģisko traucējumu sindroms. Ko tas nozīmē? Būtībā GAPS autores saliek kopā zarnu trakta, gremošanas trakta, tātad visa kuņģa zarnu traktā veselības nozīmi mūsu kopējā veselībā. Dzeltenajā grāmatā tātad uzsvars ir uz mentālo veselību, uz psihisko, psiholoģisko veselību, un jau zilā grāmata, kad tā ieraudzīs arī dienas gaismu, cerams, kā arī latviešu valodā, tā ir par fizisko ķermeni. Un tātad GAPS autore visu šo savu sindroma konceptu, GAPS konceptu balsta tātad idejā, ka tieši kuņģa un zarnu trakts ir tās mājas veselībai, kuru savadot kārtībā, kuru uzlabojot pa solītim vien, mēs varam aizsniegt gan labu, tā kā uzlabot gan smadzeņu darbību, gan arī fizisko ķermeni. Būtībā tā tad iznāk, ka visos veselības aspektos. Un kāpēc es nonācu līdz GAPS? Tātad, lielā mērā man jāsaka, paldies grūtībām, kas toreiz jau pat vairāk kā pirms 10 gadiem bija, kad mani bērni bija mazi, viņi slimoja, un tā kā mūsdienu vadošās medicīnas piedāvājums neatrisināja visu vai piedāvāja metodes, pārsvarā medikamentus, kas mēs kā vecāki toreiz sapratām, neesam īsti mierā ar tādu scenāriju, ka bērniem būtu jādzīvo piemēram ar astmas inhalatoriem kabatā visu viņu dzīvi. Un sākām meklēt alternatīvas, varbūt ir kādas citas iespējas arī. Un tā būtībā caur homeopātijas studiju pieredzi, tieši homeopātijas koledžā, 3. kursā pasniedzēja rokā, es ieraudzīju šādu grāmatu angļu valodā, GAPS grāmatu, tātad, un tur uz vākas vienā momentā uzreiz man tā kā norezonēja, ļoti runāja, parādot dažādas diagnozes un veselības situācijas, tātad, ar kurām tātad, kā vāks un grāmata grib apgalvot, var lielā mērā palīdzēt ar uzturu. Un es nolēmu tātad, pēc homeopātijas koledžas jau studiju beigām, doties, pirmkārt par to sākt vairāk interesēties, lasīt, kas tas ir, un tad doties pie GAPS autores šo te apgūt. Un iznāk, ka es ienācu tajā uztura jomā tā kā no tā alternatīvā gala. Un pēc tam jau ar GAPS pieredzi jau pūrā sākot pati to ne tikai kļuvu par GAPS uztura konsultanti, bet arī sāku, protams, pati to visu izmēģināt un izlaist caur savu iekšiņu burtiskā nozīmē, un par šo ir joprojām manā veselības blogā Kurantur ir atrodamas GAPS sadaļā manas dienas grāmatas, kur es pa dienām, pa nedēļām, pa posmiem uz priekšu aprakstīju
ko es ēdu, ko es gatavoju, kā es jutos, tur dažādus svara un pulsa mērījumus, tur visus fiksēju. Un tas sākums, protams, nebija viegls. Un tad sākām skābēt kāpostus mājās un buljonus vārīt, kā jau to Gaps arī iesaka. Un tā kā nenoliedzami tas ir devis ieguldījumu manai veselībai, visiem ģimenē veselībai. Un tad, esot atpakaļ Latvijā, vienā brīdī es nolēmu, ka es gribu šajā virzienā darboties. Es gribu dalīties ar to, ko es esmu uzzinājusi, sapratusi, caur sevi izlaidusi, pārbaudījusi, redzot rezultātu. Un viens no tādiem praktiskiem piemēriem ir mans anēmijas, kroniskās anēmijas stāsts, ko varam varbūt vēlāk cīkāk parunāt, ja cilvēkiem interesēs. Tieši ar Gaps palīdzību, ar šo te Gaps uzturu un pareiziem uzturu bagātinātājiem es pati atrisināju savu kronisko anēmiju, kur man mūža garumā neviens dakteris nevarēja pateikt, pirmkārt, kāpēc viņa man ir, un otrkārt, kā to sakārtot tā, lai man nav jādzer visu laiku dzeles preparātu. Tu nedaudz pazini, Silvija, es ceru, ka tu atgriezīsies. Kā tas strādā? Vairāk aizrāvos. Silvija? Piedod, tu kaut kur bišķiņ pazudi. Es dzirdēju vismaz te, kur beidzās par anēmiju un dzeles preparātiem, un kur arī jau raksta Sanita par anēmiju interesē ļoti. Tā kā varbūt varam atgriezties pie tās vietas, kur... Labi. Es vienkārši nobeigšu to savu stāstu līdz šim brīdim, kādā vizē strādāju jau ar cilvēkiem ar uzturu, un tad paturpināsim par anēmiju. Tātad redzot, kā Gaps uzturs palīdzēja manai veselībai, ģimenei visiem palīdzēja veselībai. Es arvien vairāk aizrāvos ar uzturu, jau ar, tā medicīnu un sāku kāri tvert informāciju no dažādām ārzemju konferencēm. Un tā, kā lai saka, atdod Gaps filozofijai mazo pirkstiņu, tā paņem visu, un ne tikai roku, bet visu manu ķermeni un visu manu dzīvi īstenībā. Līdz 2017. gadā es pieņēmu ļoti drosmīgu lēmumu, ņemot vērā, ka es vairs neesmu pavisam jauna, man ir īstenībā pusmūžs un visai ilgi un sūri veidotā līdzinējā profesionālā pieredze, tāda mana akadēmiskā pieredze. Un tā kā es pieņēmu lēmumu, neskatoties uz savu vecumu, neskatoties uz to, ka es it kā varēju turpināt strādāt universitātē līdz mūža galam, es pieņēmu lēmumu lekt nezināmajā un sākt būtībā pārtraukt darba attiecības ar savu līdzinējo darba vietu. Un tai pašā gadā septembrī iestājos universitātē. Un veselā universitātē gan bakalaura programmā, gan maģistra programmā. Un tā kā man bija mērķis izstudēt visu, ko Latvijā universitātes piedāvā par uztura tēmu. Un tā kā man bija iespējams iestāties jau maģistros ar manu iepriekšēju izglītību, tad iznāca, ka es tātad 2 gadus paralēli studēju maģistrus un bakalaurus. Pirmos pabeidzu maģistrus, un pēc tam palika 2 gadi bakalaura studiju nobeigšanai. Un abus studijas nobeidz ar pētījumu, ar attiecīgi maģistra darbu un bakalaura darbu, kas jau bija par tēmu Gaps uzturs. Maģistra darba gadījumā tas bija bērniem ar autistiskā spektra traucējumiem, kas ir viena no mērķa auditorijām, kā redzam uz grāmatas vāka. Un otrs, tātad pat īstenībā vēl lielāks pētījums sanāca bakalaura darbā par Gaps uzturu bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitāti, kas arī šeit parādās uz grāmatas vāka. Tā kā iznāk, ka bija pati sev to izaicinājumu vai to apsolījumu izpildījusi. Un tad jau man bakalaura studiju rezultāts bija, kad es ieguvu bakalaura grādu, profesionālu bakalaura grādu ar kvalifikāciju uzturu speciālists, un kas man deva iespējas un tiesības strādāt ar klientiem, ar cilvēkiem. Un to es arī tagad daru, tā ka pusmūžā esmu nomainījusi profesiju un esmu vienkārši sajūsmā par visu šo procesu un redzu, ka tas tā mana sirds vilkme, tā mana misijas apziņa, kā es to tagad saucu, dalīties ar cilvēkiem ar šo low carb uztura pieeju, zinot un redzot, kā tas var palīdzēt daudz ko atrisināt veselībā. Ka tas viss mani velk uz priekšu joprojām, un ka tas ir tas mans sirds darbs,
kurā es redzu sevi strādājam daudzus gadus uz priekšu un absolūti nenožēloju karjeras maiņu pusmūžā. Tieši otrādi, šis man dod tādu gandarījumu, jo es redzu, ko tas iedod cilvēkiem un kādas man atnāk atsauksmes un kāda ir ieguvumi grupās, kad es strādāju ar cilvēkiem. Tā kā tāds ir mans īsumā mans stāsts, mans ceļš līdz GAPS uzturam. Un, jā, tātad esmu uzturu speciāliste un arī GAPS uzturu konsultante un pārsvarā ar to arī ar cilvēkiem arī darbojos. Man liekas, jau cilvēki uzreiz arī jau tur rakstīja jau arī par to anēmiju. Un mēs tiešām daudz zinām par ēšanas korelāciju ar svaru, bet ne tik daudz, varbūt mēs esam dzirdējuši, bet varbūt ne tik daudz zinām tiešām par to, kā tas ietekmē tiešā veidā mūsu veselību, jo tu jau minēji arī tāds tur anēmija, ja tur asma šie respiratori, un tas jau ir tādas pavisam konkrētas un mērāmas lietas, tā kā nevis tur, nezinu, ja tu veselīgi ēdīsi, tad tu nodzīvosi garu mūžu, jā, varbūt kaut kad, un tad, ja es nodzīvošu, nezinu, vai es savilkšu ar to, ka es veselīgi ēdu. Bet tiešām tādas lietas ar izaicinājumu, kas cilvēkiem ir tagad, tu man laikam nedaudz pazudi. Jā, tu nedaudz pazudi, tu mani dzirdi tagad? Jā, dzirdu, jā. Okay. Jā, tādi tiešām nopietni veselības izaicinājumi, kas jau ir tagad. Un tu tev arī tavā mājaslapā, un tu arī minēji vai savos pētījumos, bieži mēs tā kā uz sevi visu kaut ko vēl tā kā varam, nu labi, nav laika vēl kaut ko, bet kad tas skar mūsu bērnus, tad mēs tā kā pamostamies un tiešām nopietnāk tam pievēršamies. Bet varbūt mēs tiešām pirms ejam dziļāk, varbūt kādi tie veselības izaicinājumi, ar ko GAPS ļoti veiksmīgi tiek galā, vai var palīdzēt tik galā, varbūt īsumā pastāstīt GAPS tādus pašus pamatprincipus, jo es pieņemu, ka arī es esmu tiešām daudz, es tevi zinu jau ļoti ilgu laiku, jo es esmu ugunsskolā, un tā kā tajā slēgtajā grupā, tur arī daudzēs esi ļoti aktīvi, un no draugiem, kas ir arī pie tevis griezušies konsultācijām, tā kā es esmu par to dzirdējusi, bet tā, ja man uzreiz pajautātu, kas ir GAPS, es droši vien arī nevarētu pateikt. Tad varbūt tā kompakti, bet lai mēs saprotam, kas ir tie ēšanas pamatprincipi, par ko runā GAPS. Labi. Tā tad es jau to atšifrējumu mēģināju iepriekš pateikt. Mērķis būs, tātad GAPS ir ne tikai uzturs, patiesībā GAPS ir plašāka filozofija, kas ietver arī dzīvesveidu, bet šobrīd tā kā pie tiem uzturu principiem. Tātad, kā tad mēs labojam tās zarniņas? Tātad GAPS primārais uzdevums ir savest kārtībā zarnu traktu, kuņģa zarnu traktāt ar gremošanas traktu. Un jautājums, kā mēs to darām? Mēs to darām ar garšīgu, sātīgu, pilnvērtīgu, uzturvielām bagātu pārtiku īstenībā. Tātad ikdienas uzturu. Kā es jau minēju to vārdu low carb, kas ir kā no angļu valodas, saka, samazināts ogļhidrātu daudzums būs uzturā. Tātad GAPS ir viens no low carb diētu piemēriem, kur varbūt arī citi, bet tagad nejaukšu tiem galvu ar tiem citiem nosaukumiem. Un low carb nozīmēs tādu, ka mēs nevis pilnībā izslēdzam, bet mēs samazinām noteiktus konkrētus ogļhidrātus un produktus, kuru tātad izslēdzam no ikdienas uztura produktus, kuros ir iekšā šie konkrētie ogļhidrāti. Un tātad GAPS runā par saliktajiem ogļhidrātiem, un tie ir 3. Tātad ir viegli atcerēties 3 saliktie ogļhidrāti, no kuriem pirmais ir cukurs, tātad saharoze, kā disaharīds, otrais ir piena cukurs, laktoze, un trešais latviešu dvēselē un vēderam visgrūtāk noņemamais uzturā ir ciete, kā milzīgs cukura molekula garena un sazarota, kur katra mazā pērlīte ir īstenībā ir glikoze, ir cukurs. Tātad ēdot maizīti, ēdot putras, ēdot kartupeļus, mēs būtībā ēdam cukuru, kas vienkārši lēnāk asimilējas asinsritē, jo mūsu gremošanas enzīmiem, fermentiem, katra šī saitīts ar 2 glikozes pērlītēm ir jāspēj sagriezt, sagremot. Un tad, kad tas viss līdz galam ir izdarīts, mums asinsritē patiesībā nonāk cukurs, jeb glikoze. Uz terapijas laiku, kamēr mēs gribam savest kārtībā savu veselību vai savu bērnu veselību, tātad GAPS uzturs aicina noņemt no ēdienkartes cukuru, laktozi un cieti un attiecīgi visus produktus, kuros tie ir iekšā. Tas praktiski nozīmēs, cukuru mēs zinām, tātad saldumi, našķi, kur vien cukurs var būt klāt,
Un īstenībā jebkāds cukurs, viņš var būt brūnais, niedru, vienalga kāds cukurs, tas ir un paliek saharoze, to ņemam ārā. Par pienu būtu tā kā vairāk laika jāizskaidro, būtu vajadzīgs, bet, jo mēs tā vienu roku tā kā to laktozi gribam izņemt ārā, gribētu domāt tāda, visi piena produkti tā kā nebūs atļauti, bet tā īsti nav, jo ar otru roku mēs vēlkam atpakaļ, ko varēs lietot uzturā, ir pilnpiena, jeb svaigpiena produkti, būtībā pats svaigpiens, kurš nav pasterizēts, un arī skābpiena, jeb raudzētie piena produkti, jo tur tā laktoze būs vai nu nēsoša, ja būs baktērijas, vai gandrīz nēsoša, būs baktērijas raudzēšanas procesā to sēdušas, vai nu viņi tā kā svaigpienā būs vienkārši vieglāk asimilēt, un tas neradīs problēmas vairumam cilvēku. Bet tas, ko mēs neiesakām GAPS uzturā, ir šie pasterizētā piena produkti, kas ir būtībā izgājuši cauri piena pārstrādes fabrikai, kas ir pasterizēti vispirms, tad ir viņi nokrajoti, varbūt kurā brīdī tur, tad viņi ir homogenizēti, un mēs ar GAPS uzturā, pamatprincipiem aicināsim arī cilvēkus ne tikai noņemt šos 3 galvenos saliktos ogļhidrātus, bet arī iespējami mazināt dažādus pārstrādātos produktus. Jo tālāk pārtiks rūpniecība iet, jo vairāk mums piedāvā gatavas maltītes un dažādus viegli pagatavojumus uzsildāmus produktus, kuros ir daudz šo te dažādu pārtiks piedevu. Lūk, un šāds pasterizēts piens tetrapakā īstenībā ir viens no tāda pārstrādāta produktā piemēriem, un to mēs centīsimies izvairīties īpaši tiem cilvēkiem, kuriem jau ir laktozes nepanesība vai kazeīna alerģija vai citas problēmas, īpašas attiecības ar pienu, kā es saku. Tā kā tie būtu tie, ko ņemam ārā. Un savukārt ciete, kā jau sākām saukt, ir visos graudos, attiecīgi maizē, bulciņā, picā, kūciņās, tortītēs, kliņģeros. Viss, kas ir milti, kas ir graudu milti, tātad saturēs cieti. Un ja vēl latvietiem pasaka, ka arī kartupeļus nevarēs ēst, varbūt kukurūza mums nav tik aktuāli, bet arī tā iet ārā, jo tā ir kukurūza satur cieti, bet īpaši tā kā bulciņas un kartupeļi varbūt ir tāds latviešu dvēselē, tā kā gan arī vai nāves spriedums, kā tad bez tā varēs vispār iztikt un ko tad varēs ēst, ja nevarēs ēst makaronus, rīsus un griķus un tā. Jo arī ne tikai kvieši iet ārā, ne tikai glutēnu saturošie graudi iet ārā, kā kvieši, kā rūdzi, kā mieži, bet arī auzas iet ārā, kas virtuāli nesatur glutēnu. Arī atkal ir pārtraukums, nedzird? Nē, es saku, jā, auzu pārslas brūkastis. Jā, tad auzu pārslas un arī griķi un arī rīsi, arī tie iet ārā. Un tad ir tas izmisums acīs, bet ko tad es vispār varēšu ēst? Lūk, un tas ir tā kā no vienas puses mēs skatāmies, kamēr gribam atvesļot savu ķermeni, mēs tā kā mācīsimies neēst kādu laiku. Bet vēl svarīgāks ir otrs aspekts no otras puses, ko mēs liksim klāt, lai tās zarniņas dziedinātu. Un tas, ko mēs liksim klāt, es sākšu ar tiem 3 galveniem produktiem, ko vienmēr uzsveru, kā dalot visu pa 3, ir ļoti vienkārši atcerēties. Man ienāk kaut kādas ziņas, es ceru, ka tas netraucē mums dzirdamībai. Mēs ir kā tevi dzirdējam, tur bija kaut kāds neliels pārtraukums, bet šo sadaļu mēs dzirdējam. Varbūt pirms mēs ejam tālāk, tu vari vēl pieprecizēt, bija no Santas jautājums par, tagad ienāk daudz arī bezlaktozes produkti, bezlaktozes piens, bezlaktozes siers, kā ar tiem? Jā, labs jautājums. GAPS neaicina doties veikalā, tā kā lielveikalā pie stenda, kurā ir produkti alerģiskiem cilvēkiem. Un tagad mēs ēdīsim bezglutēna mafinus un bezlaktozes pienu dzersim. GAPS aicina skatīties dabisku, nesabojātu, nepārstrādātu produktu virzienā. Bezglutēna mafini bērniem noteikti nebūs labāks risinājums, jo viņi nesaturēs glutēnu. Jā, par to cilvēks maksās varbūt 3-kāršu maksu. Kā cena būs liela, tas būs dārgi, bet galvenais, ka šīs bezglutēna mafīnas vai citi produkti var saturēt joprojām cukuru un ļoti daudz cietas. Ja? Līdz ar to tā domāšana jāmaina ir, ka nevis mēs skatāmies uz labelīšiem, kā to latviski pateikt,
Etiķetēm etiķetēm, jā, produktiem, kur ir iepakoti, iesaiņoti, gluten-free, kazein-free, tā kā bez glutēna, bez laktozes un tam līdzīgi. Mēs GAPS ietveros, tā ir iespēja mācīties gatavot pašam mājās no pamatproduktiem. Un tad man nav jāskatās etiķeta, kas tur ir iekšā. Un ja vārds gatavot kādu atgrūž, jo es taču nemāku gatavot, tad es ar savu būtībā piemēru īstenībā ceru, ka es varu iedvesmot cilvēkus darīt, jo es pati neesmu super-duper gatavotāja. Es gatavoju vienkārši pamatlietas, un citi saka arī garšīgi sanāk, bērni saka, ka garšīgi, ja? Bet es netaisīšu kaut kādus mega tur kārtojumus, un mans mīļākais laiks, teiksim, būtu virtuvē, pavadīt stundas gatavojot un noformēt, tas nav mans brīvprātīgi izvēlētais mīļākais laika pavadīšanas veids, vai ne? Laika pavadīšanas veids, jā. Līdz ar to, ja es varu dabūt gatavu, ja es varu tā kā sagatavot ēdienu pēc GAPS principiem, tad to var izdarīt jebkurš. Jo GAPS ir vienkārša ēšana. Mums neprasa nekādas konditora vai kulināra vai pavāra vai šefvāra spējas. Bet tā ir gatavošana mājās. Protams, es varu iet arī uz restorānu vai zēdnīcu un arī tur izvēlēties turpmāk, piemēram, pusdienās paņemt nevis gaļu ar makaroniem vai gaļu ar rīsiem vai gaļu ar veselīgiem griķiem, bet vienmēr, jebkurā pat darba vietu kafejnīcā vai ēdnīcā būs dārzeņi. Vai nu viņi būs salātu veidā, kā kāpostiņi ar burkāniem, vai varbūt kaut kur būs arī skābēta kāpostiņi, vai vienmēr būs arī kaut kas no siltiem dārzeņiem. Nu, lūk, tāda gaļa un dārzeņi, zivs un dārzeņi ideāli būtu, jo nebūtu panēts un apiļāts miltos. Bet tas ir tāds process, ko cilvēkiem iesaku saprast, ka mēs nevaram no šodienas uz rītdienu vai no vecā gada uz jauno gadu apvērst otrādi vienā dienā visu savu virtuvi, visu savus virtuves skapīšu saturu un pēkšņi ēst citādāk. To dara cilvēki, kur ir lielā izmisumā, lai ātrāk dabūtu rezultātu. Un šis izmisums bieži ir, kā to arī Signe teica, bērnu vai pašu veselības problēmas vai smagas diagnozes. Tad cilvēki ir motivēti rīkoties ātrāk. Bet ja tas, kā lai saka, nav tik dramatiska vai tik grūta tā veselības situācija, ka mēs varam lēnām to darīt, tad tas ir kā būs process varbūt kādam mēnešu, varbūt kādam gada garumā, kura ietvaros es mācīšos vispirms veikalā veikt pareizās pārtikas produktu. Pagaidīšu. Jā, tu esi atpakaļ. Izskatībā. Tātad, jā, ka mēs to uzturu sākam mācīties mainīt veikalā. Pievēršot uzmanību, ko mēs parasti pērkam, kas ir tajā groziņā ielats, un ko mēs varbūt varam likt tā vietā. Un tad tas, ko mēs atnesām mājās, no tā mēs attiecīgi gatavosim savas maltītes. Un bieži tā kā sasmīdinu savu auditoriju, sakot, tā kā, kad vecāki bieži saka, mans bērns tikai to vien ēd, pelmeņus un cīsiņus un cepumus, un mans bērns tikai to ēd. Un tad es domāju, kura roka atnes to visu mājās? Vai tā nav pārsvarā vecāka roka, kas ieliek to groziņā? Protams, mēs bieži ejam bērnu pavadā, jo mums gribās, lai bērns ir paēdis. Ja viņš neēdīs brokoli, kas daudziem bērniem ir biedis, ja, tad es viņam turpinu pirkt tos viņa pelmeņus vai cīsiņus, jo viņš vismaz to ēdīs. Bet tur ir tā, kā pateikt, vecāku kā komandas lēmuma pieņemšana, kad viņi zina, kas bērnam ir vajadzīgs un kas bērnam nāk par labu un kas varbūt skādē vai kaitē veselībai. Un tā ir vecāku atbildība sākt revidēt to uzturu, sākt revidēt mainīt savus iepriekšanās pārdomas vispirms un pamazām revidēt savu skapīšu saturu mājās un leduskapī un atvilknītēs. Un lai, tā kā zinot, arī GAPS grāmatā ir aprakstīti tā kā produktiņi, jā, nē produktiņi, kam var sekot, var izdrukāt šo te sarakstiņu, kas ir atļautie GAPS produkti un tā arī iepirkties. Un pārsvarā tie būs veikalā un tirgū atpazīstam pārtiks produkti. Mēs redzam to pašu brokoli, redzam burkānu, redzam zīvi, redzam gaļu, redzam olu, redzam sviestu, krējumu, biespienu, un mums pārsvarā nav jālasa sastāvs. Jo šis produkts pats ir sastāvs, ir viena sastāvdaļa, ja? Un no atnesot šādus produktus mājās, mēs no tiem gatavojam savu maltītes. Un viss, tik vienkārši tas kā šķietam vienkārši ir, ja?
Un ko tad mēs liekam klāt? Silvija, jautājums vēl bija par pupiņām, pirms mēs aizējam tālāk, jo mēs pie dārziņiem pieskājamies no skatītāja jautājums par pupiņām un droši vien pākšaugi vispār. Jā. Tas ir ļoti labs jautājums. Cilvēks tā tad iedziļinās pākšaugi, tātad īpaši pupiņas, un arī pie mums Latvijā populārie zirnīši, šķeltie zirnīši un lēcas. Vienmēr būs tas robežu produkts, kas vēl satur cieti tomēr, jā? Un tad jāskatās, cik tīri es gribu ēst. Ja tā ciete, kas ir lēcās vai zirņos vai pupiņās, ir pēdējais produkts, tātad pēdējais urhidrāts, kas būtu jāņem ārā, kas ir vēl manā ēdienkartē, un ja vēl man nav kaut kāda veselības uzlabojuma tā kā sasniegt, un es vēl gribu vairāk, tad ir vērts varbūt arī to cieti iespējams mazināt, piemēram, caur zirnīšu pupiņu mērcēšanu, caur vārot ūdeni pirmo noliešanu. Tādā veidā es varu viņus tā kā atstāt ēdienkartē, bet tomēr to cieti mazināt. Ja? Tā kā tas būtībā būtu jāskatās jau individuāli. Tādas vienas atbildes nav, jo pupiņas un zirnīši ir ļoti daudzi un dažādi, bet tā ideja būs skatīšos tās šķirnes vai tos veidus, kuros būs iespējami mazāks cietes saturs. Un varbūt kādam ar to arī viss būs kārtībā, to mazo cietes daudzumu tajos pupiņās un zirnīšos atstājot, un tāpat turpināsies būt veselībā uzlabojuma. Bet ja kādam ir tās trakās smagās diagnozes un gribās iet pa maksimumu, tad varbūt tāda šķeltie zirnīši, piemēram, ies ārā no ēdienkartes. Tā kā tur ir jāskatās konkrētais veids un konkrētais cietes daudzums, bet ļoti, ļoti labs jautājums. Cilvēks jau domā iedziļinās, ja? Jā, acīm redzot, jo tie jautājumi arī, kas bija par anēmiju, viņi jau tādi ļoti konkrēti, tad es arī skatos daudz cilvēku seko, tad ir ļoti, ļoti aktuāla šī tēma, un tiešām arī tās lietas, ko tu minēji, tur uzmanības deficīta sindroms un hiperaktivitāte un autisms, par ko arī tu runā savā mājaslapā, mūsdienās tas ir ļoti, ļoti izplatīti. Visiem, kam ir bērni, viņi noteikti zin kādu vai nu grupiņā, vai klasītē, vai kādu, kam ir šī izaicinājuma. Kaut kā manā bērnībā, es droši vien arī tavā, tu tik daudz tur neatceries, bet mēs tiešām arī ēdām. Tur gaļa nāca no cūkas, piens nāca no govs, un tas, kas bija no tā arī taisīja. Tieši tā. Jā, nobeidzot par tiem produktiņiem, ko likt klāt, tad es jau noskaitīju dārzeņus, kas būs jāskatās tie dārzeņi, kuros iespējami ir mazāk cietas. Un tā ir lielākā daļa dārzeņu īstenībā. Bet tie 3 superprodukti, ko es arī pieminēju, tātad GAPS uzturā, kā es to redzu, kā es to uztveru. Primārais ir gaļas kauliņu buljons, uz kura bāzes mēs gatavosim zupu. Un zupā vairs turpmāk nebūs kartupeļi, makaroni, rīsi, putrājumi un grūbas un tādas lietas. Otrs superprodukts ir fermentētie, tātad raudzētie, skābētie produkti, kas mums palīdzēs mikrobiomu zarniņās un visā ķermenī īstenībā kārtot. Un trešais, kas ir ļoti, ļoti būtiski, īpaši runājot par mentālo veselību, par visām šīm smagajām diagnozēm un ne tikai, tas var būt vienkārši smadzeņu šī te migla, brain fog, jeb nogurums lielas vai miega problēmas vai atmiņas traucējumi, fokusēšanās grūtības un tā tālāk. Īpaši šajos gadījumos un arī visiem cilvēkiem īstenībā ir jāuzsver tauku nozīme veselībā. Jo tātad neiroloģiskās veselība nozīmē smadzeņu veselība, smadzeņu nervu sistēmas veselība. Un tā ir sistēma organismā, kurai ļoti daudz vajag taukus, jo smadzenes pašas pēc savas struktūras lielākā masa ir tauki. Un mēs nevaram sagaidīt, ka bērns varēs nosēdēt solā vai mazais bērniņš bērndārzā mācīties, vai mēs paši, teiksim, tie, kas ar galvu strādājam, savu intelektuālo darbu būtībā, mēs nevaram sagaidīt, ka smadzenes strādās lieliski, perfekti, varēs fokusēties, atcerēties, sistematizēt, analizēt un tā tālāk, ja mēs nebarosim katru dienu savu ķermeni ar labajiem taukiem. Tāpēc GAPS uzturā mēs no taukiem nebaidamies. Mēs ēdam dzīvnieku valsts arī tātad taukus, kas ir cūku tauki, lielopu tauki, zos un tā tālāk. Mēs ēdam sviestu, mēs ēdam eļu, kokosriekstu sviestu tātad. Un, protams, arī daudzas citas vērtīgas eļas, kā olīveļu, kā
riekstu sēklu eļļas, bet tās būtu jāskatās maksimāli svaigi izspiestas. Un tā tad arī skābais krējums ar pilnotu augstu saturu, aknu pastēti ir arī viens no mūsu brīnuma produktiem, protams, zivju eļļa un omega-3, kā primāri nepieciešamās taukskābes smadzenēm, katrai šūnas membrānai. Un tātad, ko vēl tad mēs ēdam no šiem taukiem? Olas dzeltenums, kā fantastisks labo tauku, labā holesterīna un ļoti daudz vērtīgu uzturvielu avots. Tad mums ir avokado, protams, rieksti un sēklas. Un tā kā galvenos es ceru, ka es nosaucu, varbūt kādu nenosaucu, bet jā, tātad uzsvars uz labiem taukiem. Vienmēr saku, ļaujiet ēst bērniem krējumu ar karotēm, jo tur daudz labo tauku iekšā. Nevis pirkt jogurtiņus ar visādām krāsvielām un mākslīgām piedevām, bet dabiskos jogurtus, treknākos kābo krēņa budžets to ģimenē var atļauties. Un tā, tad tie būtu tie 3 pamata produktu tās grupas. Un tad jau tātad dārziņi, kuros nav cieta vai iespējami mazi cieta, un skatāmies tos pākšaugus, kurā pusē tie paliek. Protams, zaļumi un salāti un augļi. Tos arī šķirojam, kur mazāk cukuru būs, un rieksti un sēklas, un gaļa un zivis, un olas, un piena produkti atļautie, sēnes, protams, medus un tējas. Tad tie būs tie, kas veidos to GAPS uztura bāzi. Un nenoliedzami, kad iznāk man piedomāt un mācīties citādāk ēst, ko likšu to rīsu vai makaronu vietā, bet tas GAPS uzturs absolūti nav deprivējošs, jeb nav kā pateikt, pēc GAPS uztura ēdot, nav riska, ka ķermenim kaut kas pietrūkš. Mēs it kā tik daudz noņemsim nost. Jo tas, ko mēs liksim klāt, būs daudz jaudīgāks, daudz vērtīgāks produkts ikdienā, kas saturēs tās uzturvielas, no kā tām zarniņām dziedināties un mikrobiomam optimizēties, atjaunoties. Tā kā tas būtu par tiem principiem. Un tad tu kaut kur minēji to jautājumu, kādi ir tie galvenie, varbūt, veselības ieguvumi vai kam var palīdzēt GAPS. Pirmkārt, jāuzsver, ka nav jābūt šīm smagajām veselības situācijām, kā uz grāmatas vāka. Cilvēki, un tas jau ir tikai piemēri, cilvēks var būt vesels un GAPS uzturu lietot profilaktiski, lai viņam ir labāka veselība, lai viņš nesaslimst, lai var vieglāk izdzīvot akūtās vīrusu kaut kādas saslimšanas, lai vienkārši galva labi strādā, lai smadzenes labi strādā. Un tātad nav jābūt slimam, lai ievērotu GAPS uzturu. Bet tie mēs, kam jau ir kāda diagnoze, vai varbūt nav vēl diagnoze, vienkārši simptomi, man bišķi sāka saule nākt virstos, mēģināšu pagriezties. Man arī nedaudz. Jā, bet ir labi, mums jau saulīte ir absolūti bijusi, kā es saka, mazumā. Daudzus mēnešus, lai tik nāk. Tātad pirmais, par ko cilvēki, teiksim, grupās man ziņo, kad mēs strādājam, mācāmies šo GAPS uzturu, ir mazinās vēdera pūšanās, mazinās vēdera sāpes, ir vairāk enerģija, nav tik daudz tātad nogurums, kādam iet bišķu svars nost, ja tas ir par daudz bijis, locītavas mazāk pārstāja sāpēt, daudz cilvēku nāk ar šīm artrīta diagnozēm, tad vai nu var mazināt medikamentu devu, vai var atteikties no medikamentiem sadarbībā ar savu doktoru, protams, tas notiek, jā. Mazināt devu vai varbūt pārtraukt, vai varbūt var nelietot pretsāpju zāles, tā kā artrīts ir tā kā viena no lielajām tēmām, ko es redzu. Tas palīdz auglībai, tas palīdz smadzenēm labāk strādāt, tātad bērniem ir šī spēja mācīties, spēja uztvert, atcerēties, vienkārši nosēdēt skolā mācoties, tas nav vienkārši, ja neesam nodrošinājuši šo pilnvērtīgo taukiem bagāto uzturu. Tā kā ieguvumi ir ļoti, ļoti daudz, un tātad tas mans anēmijas stāsts bija tā, ka es līdz 45 gadiem, kamēr to GAPS pamazām sāku mācīties un arī praktizēt, mani visi rādītāji, šie hematoloģiskie rādītāji, tātad dzels un feritīns galvenokārt, vienmēr bija tuvu nullēm. Nu tā, ka viņi bija 2 un 4, kas ir zem minimālās robežas vēl krietni. Un es pa dzīvi man tika doti šie dzels fulmarāti un dzels sulfāti un vēnā špricēts un dibenā špricēts, un nekas no tā nedeva ilgstošu uzlabojumu. Un, ja tas uzlabojums bija, viņš nāca ļoti lēnām,
bet tāpat es nekad nesasniedzu kaut kādus rekordu rādītājus. Un tā tad īpaši tas grūtniecības laikā svarīgi, kad maziņām ir arī jānodrošina visas uzturvielas un arī ziedīšanas laikā. Un jā, mana anēmija tā tad nāca komplektā ar periodiskām nogurojuma epizodēm, lai neteiktu vieglas depresijas epizodēm. Un es neredzēju ceļu ārā no tā. Un tad aizejot Rīgā uz hematoloģijas centru, kad jau sākot šo veselības un medicīnas studijas intensīvāk, man ir radās vēlme tad saprast, kāpēc, lai man iedod dakteri, speciālisti, eksperti atbildi, kāpēc man tā anēmija pa dzīvi vienmēr ir un kāpēc tā ir mūžīgā problēma. Un man, diemžēl, arī tur atbildi neiedeva. Man izrakstīja, receptītē iedeva līdzi, ka man ir jāturpina špricēt dzelzs vēnā reizi mēnesī, lai es eju pie māsiņas un mani uztankos ar enerģiju, tā teikt, un tā es turpināšu dzīvot. Un pateicoties tam, kad es tātad sāku šīs konferences no Amerikas klausīties un informāciju kādu skābekli sāku uzsūkt, es vienā no konferencēm, tātad vairogdziedzeru konferences tā bija, pēkšņi dzirdu, kad vairogdziedzerītim, lai viņš labi strādātu, ir nepieciešams gan D vitamīns, gan cinks, gan selēns, gan dzels. Un ja jums gadījumā cilvēki dzels nav pietiekami, tad lūk, kur ir ideja, pavisam vienkārši ideja, ir jāpastiprina salskābe kuņģī, tātad jārūpēs par to, lai kuņģi būtu pietiekami salskābes, lai tas dzels, vai tā dzels, kā tagad pareizi saka, varētu asimilēties vieglāk un attiecīgi nonākt eritrocītos, kur dzelzī ir jānonāk, lai varētu hemoglobīns pārnēsāt skābekli. Un klausoties tās konferences, atceros, tas bija nakts vidus, jo es vēl strādāju pilnlaiku darbu, mājās 3 bērni. Un naktis pavadīju, ir tās konferences, kā arī tagad, iedod 24 stundas bezmaksas piekļuvi, un tev, piemēram, ir 5 stundas jānoklausās 5 lekcijas. Un es konspektēju visus, bija vienkārši vaiprāts, kādā revīmā pārslodzēs toreiz arī dzīvoju, bet tas bija tiešām mans skābeklis, un man tas tā kā lampiņa iedegās smadzenēs. Bāc, ja tas palīdzēs vairogdziedzerim, tā skābes sakārtošana kuņģī, jo tad būs labāk vairāk dzelzs cilvēku asinsritē, tad man, kurai ir primāri dzelzs problēma pa dzīvi, tad man arī tas var noderēt. Un tā tā lampiņa smadzenēs iedegās, es paņēmu momentā to ideju sev, un mēneša laikā es redzēju, tātad sakārtojot, pastiprinot kuņģīs salskābi, gan ar pareizām uzturu izvēlēm, gan ar piemeklētu uzturu bagātinātāju. Es mēneša laikā redzēju analīzēs, kā man aug tie dzelzs rādītāji. Feritīns bišķi vairāk vajadzēja laiku, lai palielinātos, bet es pirmo reizi mūžā biju ar tiem rādītājiem intervāli iekšpusē, jeb normalitātes robežās. Ja? Un atpakaļ es vairs neesmu paskatījusies. Tātad es būtībā jau pati pat vēl pirms analīzes nodevu nedēļas laikā, pat dažu dienu laikā sajūtu, kā man vairojās enerģija. Tātad es sapratu, kaut kas tur strādā un tas sāka vilkt. Tā kā visi šie stāsti ir aprakstīti manā vecajā šajā veselības blogā Kurantur LV, ar C burtiņu sākam rakstīt Kurantur. Un tā kā tur ir mans anēmijas stāsts, tā kā pirms un pēc. Un šobrīd, es vairs tā kā jau 10 gadus vēlāk, es tā kā baigi bieži nemēru. Toreiz es investēju arī naudiņu mērot pirms analīzes, mērot pēc tam, pēc kaut kā lietošanas šīs analīzes, asins analīzes. Tagad vairs tik regulāri to nedaru, bet man rādītāji nav maksimālajā galā, viņi varbūt ir pa vidu, varbūt bišķi uz leju no vidus, bet viņi nekad vairs nav zem normas, kā tas bija man toreiz. Tātad man enerģija, un tagad ķermenis ir iemācījies pats piekompensēt, acīm redzot. Protams, ar ikdienā lielākoties 80%, 90% gaps uztura, un tad, kad es eju ar introgaps grupām, tad man ir 100%, es eju kopā ar grupu 100% gaps uzturu. Tas jau arī palīdz. Un tā kā gribu pateikt domu, ka es tagad visu laiku nelietoju šo uzturu bagātinātāju, lai uzturētu savu dzelzi normā. Ķermenis pats tagad tiek galā. Un man vairs nav ne tās nogurums, ne tās depresīvās epizodes. Tā kā atrisināju pati hronisku anēmiju, kas bija visu manu dzīvi, mans galvenais, teiksim, veselības, krenķis, kur ārsti nevarēja iedot atbildi. Es pati atradu atbildi, no gudriem cilvēkiem iedvesmojoties to liku lietā, un es redzēju, kāds reāli strādā. Un labā ziņa ir, ka šī te kuņģa skābes pastiprināšana īstenībā
palīdzēs ne tikai anēmiju atrisināt vai uzlabot to situāciju, tas galvenokārt palīdzēs labai gremošanai. Un laba gremošana ir vajadzīga, lai mēs savestu kārtībā veselību arī pašu zarnu traktu vispirms. Tāpēc, kur tas var aizsniegt katra cilvēka organismā, tas būs ļoti, ļoti individuāli. Es zinu, manu seju var vēl redzēt saulītēs. Laikam nevaru savādāk iekārtoties. Silvija, ir sanākuši ļoti daudz jautājumu. Mums pirmo reizi ir tik daudz, varbūt mēs varam mēģināt arī ātri viņiem iziet cauri, pirms mēs ejam tālāk, jo tas ir diezgan saistīts. Tātad, pirmo es pateikšu pēdējo, Inese raksta, mēs ģimene arī integrējam GAPS, un man pašai ir anēmija, un paldies par šo info. Un tad ir tādi vairāk tiešām jautājumi, ko tu domā vai kā darīt. Tātad, pirmais ir par veģetatīvo distoniju, jo stress atsaucās, protams, arī uz gremošanu un zarnu traktu, un vai GAPS uzturs var arī tur palīdzēt kaut kā ietekmēt, ja tad tomēr ir tīri jāskatās uz psihologu un psiholoģisko pusi. Kāda ir tev pieredze varbūt ar veģetīvo, iespējams arī depresiju, jo tie daudzreiz ir trauksmi ļoti saistīti stāvokļi? Jā, gan veģetatīvā distonija, gan depresija, gan trauksme būtībā lielā mērā ietvers smadzeņu darbību, pareizi, un veģetatīvo nervu sistēmu, veģetatīvās distonijas gadījumā. Un jebkurā gadījumā visos šajos piemēros ir cilvēkam jādod sev iekšā labie tauki, zinot, kas ir labie tauki, ko es iepriekš arī nosaucu. Lai palīdzētu smadzenēm labāk strādāt, labāk justies. Veģetatīvā distonija ietver sevi faktu, ka nervu sistēmas tā daļa, kuru mēs nevaram regulēt ar gribu. Mēs varam pacelt roku, pacelt kāju, piecelties, apsēsties. Tā būs tā nervu sistēmas daļa, kuru mēs regulējam ar savu prātu, ar gribu. Veģetatīvā nervu sistēma būs šī tātad autonomā nervu sistēma, kas pati sevi regulē, piemēram, acu zilīšu izplešanās notiek neatkarīgi no mūsu gribas. Gremošanas enzīmu izdalīšanās, mēs tur neko nesakām viņiem, kā darīt, kad darīt, viņi paši to zina, kad ir jānāk izdalīties un sagremot. Ja mēs nosarkstam, ja mums paliek augstu ceļās spalviņas uz ādas, zosādiņa, ja? Tātad tie ir veģetatīvās nervu sistēmas piemēri, kā tā izpaužās, kā tā strādā. Un te veģetatīvā nervu sistēma ir vēl divas apakšfunkcijas, ir parasimpātiskā un simpātiskā. Un parasimpātiskā būs tā mieriņā, rest and digest, jeb guli un atpūties un sagremo funkcija. Un otra būs simpātiskā, kas būs tā stresu vadošā funkcija, tātad fight or flight, kā mēs zinām, cīnies vai beidz. Lūk, un tad, kad mums ir veģetatīvā distonija, tad mums tā kā nav adekvāta šīs veģetatīvās funkcijas, kā lai saka, viņas nav līdzsvarā. Varbūt ik pa laikam nodominē šī simpātiskā nervu sistēmas daļa, kad mēs esam tā kā stresā, mums ir panika, mums ir trauksme, mēs pat reāli izjūtam kaut kādus simptomus, kas mums ir kā sirdsklāvas un vēl kaut kas, un panikas liek, un vairs nav tālu. Tātad, un tajā brīdī gremošana atslēdzās, jo gremošana, kā mēs tikko teicām, notiek tajā mieriņā. Līdz ar to visas tehnikas, protams, pati smadzeņu pabarošana caur uzturu ir ļoti, ļoti būtiska, bet visas tehnikas, kuras mums palīdz sevi pārslēgt no tā stresa formāta uz to miera formātu, reizē palīdzēs arī gremošanai. Būtībā es teiktu tā, ka nav pat veselības situācijas vai diagnozes, kurās GAPS nevarētu palīdzēt. Jo mēs jau neko abnormālu pār cilvēcisku nedarām. Mēs pabarojam ķermeni ar šūnām nepieciešamajām uzturvielām, lai attiecīgā sistēma vai orgāns varētu strādāt labāk. Un vai tā būs depresija, veģetatīvā nervu sistēmas kaut kādas izmaiņas, vai tā būs panikas lēkme vai trauksme, vai uzmanības deficīts, vai atmiņas traucējumi. Būtībā, jebkurā no šiem gadījumiem ir jābaro smadzenes, jābaro ķermenis, tātad ar labajiem taukiem. Un jo mēs liesāk kā nācija vai kā pasaules iedzīvotāji, jo mēs esam baroti ar informāciju, ka tauki ir slikti un veģetārisms, vegānisms izglābs pasauli, jo mēs aizjām projām tā kā
labu gribot varbūt. Tiešām gribam to zemeslodi neapēst un izglābt tur to ozonu slāni un ko tur vēl. Mēs būtībā glābjam planētu, bet mēs sabojājam savu veselību. Un GAPS aicina atpakaļ uz to dabiska nesabojāta uztura ēšanu ikdienā, kas pabaro mūsu smadzenes, lai kāda būtu diagnoze, mentāla vai fiziska. Un tad mēs arī varēsim domāt, kā to planētu pēc tam izglābt. Ja? Tātad mēs ejam prom no liesāļu. Par GAPS un arī par planētu un tālāk būs arī jautājumi par veģetārismu, ka principā jau daba tāpat visu bija iekārtojusi ideālā kārtībā, un tur bija vieta gan dzīvniekiem, gan zaļiem. Mēs izcētam lietus mežus, lai audzētu tur kakao vai, nezinu, tur nogalinam bites, lai saražotu pietiekami daudz mandeļu un būtu mandeļu piens. Mēs tāpat viņu kaut kādā veidā graujam, un tur jau tas balans, jau viņš kādreiz bija dabisks. Un ļoti labi, ka tu tam arī pieskāries, jo jautājums arī par to, kā ar veģetārismu sadzīvo GAPS, un vai, ja cilvēks veģetārietis un vēl sekotu GAPS vadlīnijām, vai pietikt uzturvērtības gadījumā, ja cilvēks ēd zivis, tā kā pescatarian sanāk. Jā, tātad tie veģetārieši, kas ēd uzturā zivis, jūras veltes un olas, absolūti mierīgi var dzīvot pēc GAPS principiem. Galvenā atšķirība būs, ka mēs tātad šie cilvēki vārīs buljonu no zivs. Un tas iedos pietiekami daudz uzturvielu, lai dziedināšanās zanu līmenī un visā ķermenī varētu notikt. Veģetārieši tātad, kuri nēd gaļu, kur nēd arī zivis un olas, un tātad arī vegāni, tie nevarēs piemērot sev GAPS uzturu, jo mēs tomēr tātad tie ir galvenokārt dzīvnieku valsts produktos balstīts uzturs. Tātad gaļa. Un, ja gaļa nav, tad tā ir zivs. Ja arī zivs nav, tad tur vairs GAPS nesanāk. Ja? Tad tas ir cits uzturā princips. Un ko tu domā par augļu ēšanu, lai restartētos? Tā kā tādi, sulu kūras, augļu kaut kāda detoks kūras, ko tu par to domā? Tātad, jebkura no šādām kūrēm, sākot ar vienkārši nēšanu kādu periodu, vai tās būtu sulu kūre, vai tie būtu augļi tikai, vai tas būtu veģetārs uzturs, tātad bez dzīvnieku valsts produktiem, vai arī bez zivs produktiem, tas varbūt kādu laiku, varbūt pat ieteicams, piemēram, pavasarī, vai kādu, kuram atnāk tā būtībā ziemā būtu labāk darīt, nevis vasarā, agrā rudenī, kad ir sezonāli visi šie augļu dārziņi, kad ķermenim patiesībā gribās to, ko es tagad sāku teikt, otrādi palabošu. Tātad, kad mums ir sezonāli vasara, rudens, kad augļi un dārziņi ir ienākuši svaigi, paši izaudzēti vai mūsu tirgos nopērkami, tad varbūt ir tieši īstais brīdis, kad ķermenim dot iespēju no šāda uztura arī pārtikt un kādu mazu periodu. Un tas iedos iespēju varbūt sajusties vieglākam ķermenī vai būtībā palīdzēt šūnām attīrīties vai aknām restartēties un labāk veikt šos detoks procesus. Bet tas ir kādu periodu, teiksim, GAPS autori uzskata, ka gan veģetārisms, gan vegānisms var būt labs attīrošs detoks pasākums ķermenim kādu laiku. Bet, ja mēs uz tā esam visu laiku, tad ar laiku var sakrāties situācija, kad mums sāk pietrūkt vērtīgo uzturvielu mūsu organismu sistēmām, ķermenim, audiem, šūnām, ko mums var piedāvāt tikai dzīvnieku un valsts produkti un arī tā kā jūras veltes un zivis. Tātad viņi saka tā, ka veģetārisms, vegānisms ir attīrošais ēšanas veids, kas būtu ieteicams, bet ne ļoti ilgu laiku. Savukārt gaļēšana, tātad arī GAPS un arī zivs, jūras velšu lietošana uzturā, tas ir tas uzturs, kas pabaros. Ja? Tātad, un sezonāli arī tādi, ja mēs varam vasarā, pat arī GAPSieši tikpat labi vasarā, kad mums ir silts un gaišs daudz un ir daudz enerģijas un ir daudz saules, mēs varam mierīgi pārtikt varbūt no augstās zupas un no salātlapas un neprasās to smago, sildošo ēdienu. Bet tad, kad atnāk vēlais rudens, tumšie vakari, ziema un augstums, kā piemēram tagad, tad tā kā cilvēkam gribās tos augsto salātlapu, ja paklausītos ķermenis, uz ko ir tieksme, ko gribētos ēst, gribētos sildošu, gribētos traknāku, sātīgāku ēdienu.
Un tā sezonalitāte ir jāņem vērā. Un tagad būtu normāli ķermeni pabarots pa ziemas periodā, tumšajā periodā ar enerģiju, ar siltumu. Un atkal atnākot vasarai, atkal varam ēst vieglāk. Tā kā būtībā gapsieša dzīvesveids neizslēdz faktu, ka es varu kādu laiku arī to gaļu neēst. Tad būtu vasaras un rudenes periods, kas ir sezonāli īstais brīdis to darīt. Bet sulu kūras mēs parasti taisam pavasarī, aprīlī, kad gribās, kad daba mostās, gribam, lai ķermenis mostās, lai ieiet tīrāks vasarā. Kāpēc ne sulu kūri aprīlī vai pavasarī? Un jā, bet tas ir tā kā kampaņveidīgs pasākums. Tas nav visu gadu griezumā. Jā, apmēram tā. Viņš man varbūt haotiski sanāca, bet apmēram tā. Nē, ļoti loģiski tā. Tālāk, vai bioloģiskie piena produkti ir ok? Tie bioloģiskie produkti, kas ir nopērkami veikalā, jo tur arī, teiksim, Rimī ir klēts, un kur ir vietēji, un arī bioloģiskie, kā tu uz to skaties? Jā, tātad, ja cilvēkam, lielam vai mazam, nav īpašu attiecību, tātad kaut kādu simptomu, attiecību ar pienu, tātad nav nekāda negatīva simptoma, lietojot piena produktus ikdienā, tad uz veselību mēs varam lietot pilnpienu, tātad svaigpienu, traknāko biespienu, traknāko skābo krējumu, kefīru, tātad arī audzētos piena produktus uz veselību. Ja tas ir bioloģiski audzēts, tas ir ideāli, tas ir tas, uz ko mēs gribētu visi tiekties, bet kā vienmēr saku, tad ir labi, ja mēs varam atļauties ekoloģiski, bioloģiski audzētu pārtiku, bet lai tas nav arguments nedarīt, ja es to nevaru atļauties. Arī lielveikalā nopērkot pat ne bioloģiski audzēto produkciju, es tik un tā varu ēst pēc GAPS principiem. Ja? Galvenais, ka es ņemu tīrus produktus, kurus es pazīstu, kas nav sabojāti, kas nav pārstrādāti, un skatos, kas atļauta produktu sarakstiņā, un tādā veidā iepērkos vai veikalā vai tirgū. Un tātad pirmā klase, kā es saku savos kursos, pirmā klase ir kuri produkti, pirmais līmenis, kur palīdz gan GAPS grāmata, gan internetu resursi būtībā ir bezgalīgi arī manā blogā, kur Antur.lv ir GAPS tādēļ, kur var atrast šos produktu sarakstus vēl vecajā tulkojuma versijā, bet jā. Un tas ir tā vienkārši. Un otrais līmenis būtu kvalitāte. Visiem produktiem kvalitāti. Ja es varu atļauties ekoloģiski, bioloģiski audzētu gaļu, tātad tādas gotiņas gaļu, kur ir ganījusies ārā saulītē, ēdusi zālīti, tad, protams, tas ir vēl labāk. Ja? Bet pat, ja es iepērkos lielveikalā, un es zinu, varbūt, ka tur gaļiņa ir audzēta konvencionāli, varbūt klāt vai antibiotikas vai hormoni, es to pieņemu un saprotu, un varbūt pagaidām pieveru acis, bet izvēlēšos to gaļu labāk nekā, piemēram, pelmeņus vai cīsiņus, kur ir pārstrādāti bez nepazīšanai, un es pat nezinu, kas vēl tur viss ir iekšā. Ja? Un tādā veidā šķirot tos produktus. Un tad, kad es varu atļauties vairāk, tad es eju uz eko-bio pārtiku. Jā, tas tāpat, ka, ja mēs gribam skriet maratonu, mēs uzreiz nesākam ar to, ja mēs nevaram noskriet maratonu, es skrienu tik, cik varu, un tad pieskrienu vēl un vēl. Un droši vien vispār ar ēšanu tas daudzais tā ir, ka mēs cenšamies, es vienkārši no pieredzes zinu, tā kā ir kaut kas viens, un tad aizlikt automātiski otrā galējībā, un tad sanāk kaut kādu varbūt mazu laiciņu un nesanāk, bet to arī ļoti forši stāsti, ka, ok, to one step at a time, pa vienam solītim, tik cik varam, tik liekam klāt. Katrs solītis skaitās tieši tā, un pamanīt to solīti, sevi saslavēt, un tas dos motivācijas pēc nākošo solīti, jo tam nav jābūt, kā pateikt, tas nav viegli, bet tam nav jābūt grūti. Ja mēs tāpat ēdam katru dienu, tad kāpēc neēst veselīgi tādu ēdienu, kas dziedina mūsu ķermeni? Es tikko redzēju jautājumu par atslodzes dienu, ja? Varbūt es varu atbildēt uz šo. Atslodzes diena viena, teiksim, nedēļā apsveicama ideja. Es arī patik pa laikam cenšos tam atkal tā kā pieslēgties ļoti labi. No vienas neēšanas dienas cilvēks badā nenomirs. Tas tikai iedos restartu šūnām, restartu aknu sistēmai, detoks sistēmai, un gremošanas sistēma atpūtīsies, un nākošā dienā ja mēs iesākam atkal, piemēram, ar buļļonu vai ar kefīra glāzi, ļoti, ļoti labi. Tā kā tas ir ieteicams jebkuram ikdienā, papildus tā kā jau uztura principiem. Tā, mēs gandrīz esam izgājuši cauri. Vēl ir jautājums par ūdenzeršanu. Kā GAPS vai vispār kaut kā regulē un ko saka par ūdenzeršanu? Jā, GAPS sistēmā, GAPS uzturā tā kā nav tādi konkrēti ūdens daudzuma ieteikumi,
kā mēs zinām, kad es mācījos universitātē, bija šī formula 30 ml uz kilogramu svara. Tā tad iznāk, ka, piemēram, 100 kg smagam cilvēkam būtu jādzer 3 litri dienā. 50 kg smagam cilvēkam tā būtu jādzer 4 litras dienā. Es tik mehāniski uz to neskatītos, jo mums katram ir savs ķermenis, kas strādā unikāli, individuāli, bioloģiski, bioķīmiski, atšķirīgi no pārējiem cilvēkiem. Ir mazliet jāklausās, ko ķermenis saka priekšā. Es zinu, ka ajurvedā ir šīs došas, kurās ir kādai jādzer vairāk, kapa, piemēram, kurai varbūt tāpat ir tūska, jau ir tendence veidot tūsku. Tie būs cilvēki, kuriem, piemēram, nevajadzēs arbūzus vasarā pārēsties. Arbūzs varbūt citam ir ļoti veselīgs auglis un ātra enerģija un cukurs tur daudz, bet, teiksim, es varu veldzēties no tā. Un ķermenis arī to cauri procesēs ātri, bet kādam, kuram ir tā kā tendence ūdeni aizturēt un veidot šo tūsku, piemēram, arbūzs vai gurķis varbūt nebūs viņam tas piemērotākais ēdiens. Tā kā jāskatās individuāli. Es pat esmu cilvēks, kas nedzeru apzināti 3 litri dienā. Es dažreiz vispār aizmirstu padzerties pa dienu. Es klausos, ko man ķermenis saka, un ar to arī eju. Tā kā, jā, tas būtu individuāli jāskatās tad, jā. Mums vēl ir vairāki jautājumi. Mums arī, tā kā parasti laimiņš ir uz stundu, bet šoreiz noteikti pavilksim viņu garāk. Varbūt visiem skatītājiem, kas sūta jautājumus, mēs mēģināsim atbildēt uz tiem, kas ir sasūtīti. Un tad vēl pāris lietas, ko man gribētos tā kā arī no savas puses Silvija izrunāt, bet pašā arī sarunas beigās mēs varbūt vēlreiz varam, tā kā pat ne vēlreiz vispār apkopot, kas ir tas, ko tu piedāvā, un ir ļoti liela interese, un tad cilvēki varētu arī sazināties ar tevi patiešo, jo īpaši te ir vairāk arī jautājumi diezgan specifiski, un kaut kādos īpašos gadījumos droši vien ir diezgan, tu vari atbildēt tā vispārīgi, bet noteikti jau ir katrs gadījums arī pilnīgi individuāls, un tur jāskatās uz lielāku kopumu. Un jautājums bija arī tieši par, tu rakstīji par, bet kad tu stāstīji par anēmiju un kuģis kāpu, tad arī tieši ienāca no Santas komentārs par paldies par to, ka viņa savu 0,7 feritīnu ir ļoti pateicīga par to, ko tu saki, un tad tikko arī tajā kontekstā ienāca viens cits jautājums, kā palielināt skābi kuņģī, lai dzelzs uzsūktos? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, tas ir tā kā loģiski, nu labi, mana pieredze ir tāda, bet kā tad to izdarīt? Te es ieteiktu klausītāju, skatītājs doties uz YouTube, uz manu kanālu, Silvija Ābele, tā tad ir YouTube kanāla nosaukums. Un tur viena no sarunām ar fermentēšanas meistari Baiburu Doviču ir par to, būtībā, kā optimizēt skābumu kuņģī. Un tā lekcija būs īstenībā par atvilni, jo manā šī brīža sapratnē atvilnis ir saistīts, protams, tur ir daudz, tas atkal vesela milzīga tēma, kas ir ļoti aktuāla daudziem cilvēkiem, bet atvilni var sakārtot īstenībā darot pretējo, ko mums ieteiktu aptiekā darīt. Mums teiktu lietot skābi mazinošus preparātus. Atvilnis tātad sevi ietver ideju, ja domu, ka kuņģī ir savērojušās patogēnās baktērijas, bieži tas ir helikobaktērijas stāsts, un viņām savairojoties, viņas izdala CO2, un tā gāze CO2 ir tā, kas atsprādzina vaļā, paver mazu spraudziņu šeit gastroezofagiālā sfinkterī. Un iznāk, ka tā skābe, kas iet uz augšu uz barības vadu uz rīkli, patiesībā ir sekas no tā, ka sākumā kuņģī skābes bija par maz, un tāpēc tur varēja savēroties šīs patogēnās baktērijas. Tātad, ja mēs saprotam to cēliņu sakarību ķēdīti, tad ceļš ārā no atviņa un ceļš ārā no anēmijas arī, un ceļš ārā no gremošanas problēmām būs caur kuņģa skābes pastiprināšanu. Un šajā atviņa sarunā ar Baibaru Doviču mēs runājam par tiem 5 solīšiem, kas nav placebo kontrolēti pētījumā kaut kādi secinājumi, kas ir manis sarindoti 5 soļu tā kā ieteikumi, ko var darīt ikdienā ik viens. Pat ja nav anēmija, pat ja nav atvilnis, tas vienkārši palīdzēs labākai gremošanai. Tā kā tur tie solīši ir, mēs visu tos izrunājam, un pats efektīvākais, protams, būs uztura bagātinātājs. Bet tas ir tad jāskatās jau individuāli ar cilvēku, ja? Jo būs arī situācijas, kad uztura bagātinātāju šo tad nevarēs lietot, ja kuņģī ir jau jutīga gļotāda gastrīts vai kuņģa čūla, tad viņš pirms dedzinās. Jo šis uztura bagātinātājs vienkārši pastiprina, papildina kuņģī trūkstošo kuņģa skābi. Ja? Tā kā to visu var noklausīties atsevišķā sarunā.
Jā, un tu principā arī atbildēji uz Ineses jautājumu, jo viņa tieši rakstīja, vai GAPS var palīdzēt pie atviļņas slimības, un tad atbilde ir, ka jā. Jā, absolūti. Tad bija komentārs par to, vai mēs varam ielikt tavu bloga nosaukumu no Anitas. Jā, mēs viņu noteikti pieliksim apakšā arī zem šī ieraksta, un tikko bija jautājums, vai saruna tiks saglabāta. Jā, sarunas beigās mēs viņu saglabāsim gan uz mūsu Instagram sienas, gan arī pāris dienu laikā mēs uzliksim YouTube'ā mūsu Vietrītes Instagram kanālā, un būs pieejama arī mūsu mājaslapā, tātad links uz YouTube. Un viņi varēs, Signe, viņi varēs arī kā uz manā Instagramā saglabāt arī, tā kā, ja tu es tagad viņu uzlikšu tā, jā, kad es tevi arī ietagošu, ja tu apstiprināsi, viņi paliek arī uz tavas sienas. Super. Bet Instagrams ir foršs, bet viņa tā siena, viņa ātri aizbīdās uz leju, un tad kaut kādā mirklī viņš tā kā nedaudz pazūd, un tad YouTube tādā ziņā ir foršāks, jo arī to linku pēc tam ir vieglāk dalīties, un tur viņš vienmēr tā kā arī būs atrodams, un tu jau minēji, tev arī savs YouTube kanāls, kur ir tieši ļoti daudz informācijas, saprot specifiski arī par konkrētiem gadījumiem, diagnozēm vai situācijām. Bet pat skatoties uz to, cik daudz ir jautājumu, tad ir ļoti daudz intereses, aktualitātes, un tad jautājums ir tas, kas ir tas, ko tu piedāvā, kā tu strādā ar cilvēkiem, kas ir tavā ikdienas, nezinu, repertuārā, kas ir varbūt kaut kāds aktualitātes jaunumi, kas ir gaidām, iespējams vēl nav nemaz izsludināti, vai varbūt kaut kas drīz sāksies. Kā cilvēki var uzzināt vairāk, jo es vienkārši no tā, ko klausoties, un arī manā pieredzē ar uzturu ir, tā kā mēs citreiz varam aiziet, mums izstāstīt, kā jā, viss skaidrs, bet tad, kad sākās tas process, tev pilnībā ir sajūta, ka tev gribās vēl ar kādu iečakoties, pajautāt, rodās pilnīgi citi jautājumi nekā sākumā. Un kā tu strādā ar cilvēkiem, kā tu viņus vadi caur šo, principā, pārmaiņām dzīvē? Jā, super, jā, paldies par šo iespēju. Pirms es sāku stāstīt, kur man var atrast un kā es strādāju, gribu uzsvērt, ka pat, ja mēs šodien atbildējam uz vairākiem jautājumiem, es dalījos ar savu anēmijas stāstu, pieminējām atvilni, pieminējām vegetatīvo distoniju, jāsaprot, ka GAPS uzturs jāpiemēro katram cilvēkam individuāli. Tātad diviem dažādiem cilvēkiem, sākot ēst pēc GAPS principiem, pirmkārt, veselības situācija katram atšķirīga, otrkārt, ieguvumi arī būs katram atšķirīgi. Līdz ar to mēs varam sākt visi kā pirmā klasē jānē produktiņus, bet ļoti svarīgi ir vērot savu ķermeni, ko viņš saka. Piemēram, es tagad teikšu, ēdiet daudz taukus uzturā. Kādam cilvēkam, piemēram, kuriem ir izgriežs žultspūslis, viņš nevarēs ēst tos taukus tik daudz uzturā vienā reizē, jo viņam vienkārši nevarēs sašķelties tie tauki tik labi. Tad būs jāpiemēro, tie tauki tāpat jāturpina ēst, bet jāturpina varbūt tā kā biežāk vai mazākiem daudzumiem. Un tas tikai viens piemērs, kā vienmēr mēs skatīsimies GAPS uzturu produktu ietvaros, mēs skatīsimies individuāli, gan cik daudz, gan ko, gan kāpēc vienu produktu jā, vienu produktu nē. Piemēram, cilvēkiem ar histamīnu, varbūt kaut kādām histamīnu intoleranci, histamīnu nepanesību, tie mani veselīgie skābētie kāposti varētu būt nepiemērots produkts īstenībā, ja, vismaz sākumā. Tāpēc ir jāskatā, ir labi, kad ir šāds te cilvēks, kas pietur pie rokas, kas palīdz saprast, kas notiek ar ķermeni, ja, lai tad es attiecīgi turpinātu pielāgot. Tātad GAPS uzturs jāpielāgo bioindividuāli katram cilvēkam, tas ļoti, ļoti svarīgi. Tātad, kā es strādāju cilvēkiem? Kā uzturu speciāliste, var pieteikties pie manis uz konsultāciju individuāli. Tās ir pieejamas tātad gan klātienē, klinikā, gan Zoomā. Un ir tagad pieejama grāmata, kas ir iztulkot latviešu valodā. Tā šobrīd pagaidām nopērkama tikai manā mājaslapā silvijaabele.com. Tātad tur pirmo lapu atverot, var redz grāmatas bildīti, un uzspiežot uz bildītes, tas aizved uz e-veikaliņu. Un tātad es strādāju arī grupās ar cilvēkiem, un tātad mēs ir divu veidu apmācības. Vienas ir intro GAPS izaicinājums, kas ir tāds grūtāks turbo variants, kā būt GAPS, un ir šīs 3 mēnešu GAPS apmācības, un tieši šodien, 24. gada 2. janvārī ir pirmā diena, mēs sākam jaunu grupu, 3 mēnešu GAPS apmācības. Un tas sevi ietver ideju, ka obligāti nav uzstādījums, ka tagad visiem dalībniekiem ir 100% jāiet tikai pēc GAPS grāmatas. Tā ir iespēja mācīties teoriju
un sākt apgūt tos principus un censties viņus praktiski ikdienā pieradināt. Un cilvēks var neko pat nedarīt praktiski, tikai mācīties, klausīties teoriju, kamēr saņemsies motivāciju tiešām sākt rīkoties. To var manā grupā 5% ievērot, piemēram, es sāku mācīties buļļons, tur vārīt un pieradināt, vai ieskābējuši pirmoreiz mūžā kāpostus vai tam līdzīgi. Un var darīt arī uz 100%, protams, saprotot, ka jo vairāk cilvēks darīs, jo labāks būs rezultāts. Tā kā mēs mācīsimies lēnu garu, tā ideja šim kursam, 3 mēnešu kursam ir, ka mēs mācāmies lēnu garu, lēnā tempā, mums ir 13 nedēļas, mums ir katrā nedēļā viena tēma, viena lekcija, viens uzdevums vai daži uzdevumi, un tad mēs to mācāmies, darām, katrs savā tempā, satiekamies Zoomos, kur mēs iepazīstamies un es atbildu uz jautājumiem. Lekcijas ir video ierakstā, kas nozīmē, ka cilvēks var savā tempā mācīties, vienkārši ejot staigāt par jūru vai par mežu, var klausīties uz austiņām, un ir mans atbalsts un ir grupas atbalsts. Tātad ļoti svarīgi, ka mēs strādājam Facebook vidē slēgtā grupā, un tieši šī grupas jauda ir tā lielākā vērtība šīm apmācībām, un cilvēki nāk atpakaļ atkal un atkal. Nevis tāpēc, ka GAPS nestrādāja pirmajā reizē, bet tāpēc, ka grupas enerģija palīdz. Mēs ziņojam savus ēdieniņus, bildējam, liekam īkšķīšus, uzdodam jautājumus, un caur jautājumiem vairāk mācāmies. Un tā, un protams, abos kursos ļoti palīdzoši ir, ja ir GAPS grāmata, tā ir ieteicamā literatūra, bet tas nav obligāti. Es uzskatu, ka pietiekami daudz par GAPS var atrast latviešu valodā. Ja grūtības ir angliski, ja angļu valoda laba, internets ir bezgalīgs, par GAPS resursiem uzzināt ļoti, ļoti daudz, bet ja prioritāte latviešu valodai, tad arī manā šajā Kurantur LV blogā, kur ar C rakstam to Kurantur nosaukumu, GAPS, tur ir pietiekami daudz informācijas, lai darītu arī bez grāmatas. Tur jāatrod ir GAPS uztura programma, un tur būs gan produktu saraksti, gan kāpēc, ko ko nedrīkst ēst. Un tā kā resursi ir pieejami arī bez maksas resursi, un tie, kas ir darītāji, gatavi nākt, lekt iekšā uzreiz jaunajā gadā ar sākt realizēt, ja īstenot apņemšanos veselīgāk ēst. Nevis tikai kaut kur, varbūt pēc lieldienām sākšu veselīgāk ēst, vai pēc Jāņiem varbūt. Jā, uzreiz tie, kas ir gatavi darīt, tā kā grupa ir jau diezgan pilna, bet es teiktu, ka vēl dažas vietiņas ir, un darītāji tā kā jau pulcējas, un šodien jau cilvēki grupai pieslēdzas, un mēs sāksim. Vēl šī nedēļa tāda izskriešanās nedēļa, mēs pievienosimies, iepazīsimies un sariktēsimies, lai tad to reālo darīšanu sāktu nākamo nedēļu, bet arī var janvāra beigās paspēt pieslēgties un pat februāra vēl vidū paspēt pieslēgties, jo, kā es saku, temps būs visai lēns. Un vēl pēc marta beigām, kad formāla grupa tā kā pabeigs savu darbu, vēl būs papildus ekstra mēnesi, līdz aprīļa beigām visi materiāli būs pieejami un cilvēki var arī pieslēgties paspēt vēlāk, ja vēl vietiņas ir palikušas. Ja? Tā kā tas ir tāds jaudīgs pasākums. Un citādi var sekot cilvēki Instagram profilā tepatās un arī Facebookā ir šis Silvija Ābele veselība uzturs, mans profils, un tur parasti visi jaunumi ir un var pieteikties arī jaunumu sarakstu, tā kā listē, ja gribās pirmajam saņemt piedāvājums, un Kurantur bloks ir projām, pat ja viņš ir vizuāli, varbūt arī morāli šobrīd novecojis, viņam martā būs 10 gadi, kā viņš ir tapis, joprojām tur ir ļoti daudz, manuprāt, vērtīgas informācijas, tikai jāņem vērā, ka daudz saitīts varbūt vairs nebūs aktuālas. Uzturēt to visu ikdienā šobrīd man vienkārši nav viena pašā resursa. Tā kā tā. Jā, tad es saprotu, vai nepareizi, ja uz kursu mēs varam vēl pieteikties un būs ieraksts, tā kā tiekam varbūt šovakar ir citi plāni, vai tas nav nekas, jo būs ieraksts un jūs varat pieteikties un noskatīties kaut kad pēc tam. Un tīri praktiski, tad tiem, kam ir interese, var rakstīt jau arī tev patās Instagramā, vai ne? Lai pieteiktos. Droši. Visos kanālos. Facebookā atbildēšu, Instagram atbildēšu. Un tāda informācija par kursu var atrast arī aizejot patās Instagramā uz bio Linktree. Tur noteikti būs aktīva saitīte. Un Facebookā arī tā pati galviņa, ja tā bilde ar kursu afišu ir momentā lec pretī, tā kā nospiežot tur var aiziet vai no mājaslapas silviabele.com var atrast bildīt un aizies uz kursa plašāko aprakstu. Tā kā palasiet, vai tas ir aktuāli. Vai... Kaut kur nedaudz pazuda. Es ceru, ka jūs mani dzirdat. Jā, kaut ko nedaudz, bet...
Un atšķirībā no, man bieži cilvēki jautā par to introgapsu, atšķirībā, tā kā to mums tagad vairs nav laika runāties, bet tas jau tā kā nākošais līmenis, šajā 3 mēnešu gaps apmācībās mēs mācāmies gaps pamata uzturu. Būtu tāda ideja, jā, nē, produktu. Tā mēs mācīsimies dzīvot un ēst. Un tātad šajā grupā var nākt droši arī grūtnieces, arī māmiņas, kas zīda mazulīti, pāri, kas grib ieņemt bērniņu. Tā kā te būtībā nav ierobežojumu. Es tā kā ņemu visus, kam ir interese, kas ir darītāji, un nav tāda veselības situācija vai dzīves situācija, kurās tā kā nebūtu ieteicams šis. Ja? Jā, jo ar māmiņu, man arī ar māmiņas kļūšanu par māmiņu bija laikam sākās otrais tāds vilnis ar ēšanas izaicinājumiem. Un arī tā, ka piedzimst bērna, tad daudz kas mainās. Pēdējais jautājums, Silvija, vai tu svētkos apēdi kaut ko, kas nebija gaps? Jā, es absolūti apēdu kaut ko, kas nebija gaps. Es apēdu kartupeļus pie štovētiem kāpostiņiem un pie cūkas karbonādītes. Nav arī tā, ka es pati visu laiku, visu savas 365 dienas gadā ideāli 100% ēdu pēc gapas. Kā es teicu, mana ikdiena ir 80, varbūt 85, varbūt 90% ir tas, ko es skatos, lai būtu tad tie gapas principi. Un tad tajos atlikušajos 10-15% es atļaujos gan savu krosānu kādreiz apēst, gan citu kārumu, un es ar to esmu mierā, un es sevi tā kā nešaustu par to. Un es nevis gribu ar šo publiski atzīstot, es nevis sevi gribu blamēt, bet es gribu tieši parādīt, ka ja es tā dzīvoju, un es varu dabūt savus veselības rezultātus, jo uzturēt veselību tādu, kāda man tā ir, un enerģiju, tad to var arī citi cilvēki. Es tieši negribu būt uz piedestāla kā kaut kāds guru, uz kuru klausīties, skatoties no apakšas uz augšu, un tas jau nav man, es to nevaru sasniegt, viņam ir tā. Tieši otrādi, es esmu tāds pats dzīves cilvēks, arī ar saviem iekritieniem un visu pārējo, un vājiem brīžiem, un joprojām savu saldumu kāri un visu. Un ja es to varu darīt un dabūt gatavu, tad to var dabūt, jebkurš dabūt gatavu. Ja? Arī virtuvē tā gatavošanās, tas nav man obligāts, tas nav mans talants. Grupās ienāk cilvēki, kas ir pavāri, kas ir konditori, kas ir restorānu vadītāji, un pat nav jābūt šiem, bet daudz citi, proti, kā man uzservē tādu galdu un bildēs parādīt, ka vienkārši man siekala tā, kāpēc es tā nemāku. Ja? Tā kā grupās ir cilvēki, kas gatavo daudz skaistāk, varbūt, un izskatīgāk un dažādāk nekā es, bet es tieku ar to galā, tātad tas padara mani par, kā pateikt, vienu no jums. Ja es to varu, tu to noteikti vari izdarīt arī. Un tad, kad savukārt ir šis introgaps izaicinājums, tad gan ar grupām tur mēs ejam uz 100%. Jo tad mēs ejam uz visu banku, un līdz šim man bija 4 introgaps grupas gadā, tātad iznāca, ka es 4 mēnešus gadā, kas ir 3. gada daļa, kas ir daudz, tomēr dzīvo pēc 100% gaps uzturu. Un tas iedod katru reizi tādu restartu. Šogad būs 2 gaps grupas, introgaps būs aprīlī un būs novembrī. Tā kā, jā, 80% ir ļoti pietiekami, un pat 5% arī jau ir labs sākums. Galvenais ir sākt un spērt to pirmo soli. Ja? Jā, tam nav jābūt ideāli uzreiz. Jā, šis man liekas beigās ir arī ļoti vērtīgi, jo visi, kas ir jebkad sekojuši kaut kādiem ēšanas vai izaicinājumiem, ierobežojumiem veidiem, tas jau nav mehānisks process, tas ir arī psiholoģisks process, un viņam ir jābūt, ir forši, ka tu vari svētkos apēst to, ko tev gribās apēst, bet tu to pārējo gadu atkal, vai pārējās dienas dzīvo tajā līdzsvarā, un tad tev nav tā piespiešanās, vai tev nesāp tā sirds tik ļoti, ka tu tur viens ēd no savas bļodiņas Ziemassvētkos, kad pārējie. Tas arī palīdz ilgtermiņā to ievies, nevis tā uztaisīt īso sprintu, jo šis jau nav sprints. Tieši tā. Tas ir dzīvesveids, kuru mēs lēnām mācamies. Piparkūks arī aizmirst pateikt, ka es piparkūks ēdu. Un es ļauju Ziemassvētkos sev tās piparkūks baudīt. Tas mums vairāk tā kā rituāls, sabrauc bērni no ārzemēm mājās, un mēs cepam un mājas maržo, un mēs viņus atļaujamies visi arī ēst, un es arī. Un es zinu, ka Ziemassvētki paies un piparkūku laiks beigsies. Ja? Un es tā kā nevis ieju apsēstībā un tādā kā, būtībā slimīgā jau uztura ķidāšanā un palikt stresaina par to, ko es varu, ko es nevaru ēst. Tas jau robežojās ar ortoreksiju, ka mēs esam pārņemti pa daudz ar veselīgu dzīvesveidu. Un patiesībā tas jau ir slimīgi. Ja? Un gremošana nestrādā, ja es stresošu lai man būtu eko brokolis, es braukšu otru pilsētas galu pakaļ eko brokolim un būšu stresā, vai es visu paspējušu izdarīt, un tas nedos labumu. Drīzāk es ik pa laikam atļauju sev sagrēkot, nosvētu to savu krosānu vai to piparkūku, un tas ķermenim dod vairāk labumu nekā ļaunuma. Ja? Tā kā jābūt reālam,
ar vienu soli vienā reizē uz priekšu veselības virzienā, un, kā es saku, low-carb, jeb gaps ir viens no šiem low-carb uztura, tā kā protokoliem, tas ir tas ceļš uz veselību. Jo mēs sen daudz pa daudz ēdam ikdienās visus miltus un cukurus un redzam apkārt diabētu un UDHS un aptaukošanos un sirds un asinsvadu saslimšanas un kas tik viss mums šobrīd nav un autismas vispār nesāksim par to runāt. Tā kā, jā. Jā, milzīgs tev paldies, jo šim jēga jau nav man parunāt ar tevi, šim jēga tad, ja cilvēkiem ir interesanti un svarīgi, un paldies, bija tiešām daudz jautājumu, paldies visiem, kas sekoja, un nāk arī paldies par vērtīgo informāciju, ja pieteikties uz kursus, super, Inese, labs veids, kā iesāk gadu. Un es domāju, ka kaut kādā arī gada vidū varbūt mēs tiešām varam atgriezties arī ar vēl vienu laivu, varbūt specifiskāk parunāt tam, kam arī īsti nesanāca pieskarties vairāk arī par bērniem, un ja man pašai mazi bērni, un paldies Dievam, ka tādā ziņā, ka nav tāda ļoti liela ēšanas izaicinājuma, bet tāpat viņi ir, tā kā nav īsti cīsiņu un pelmeņi, bet tāpat tās viņi ir kur augt, un tad varētu parunāt tieši jau konkrēti arī par kaut kādiem specifiskākiem izaicinājumiem, ar ko saskarās arī mammas. Un es ceru, ka tev būs veiksmīgs gads gan gan gads ietveros, gan arī vienkārši kā Silvijai un visiem arī, kas mums klausījās, bija superīgi šo gadu, principā darba gadu iesākt kopā ar visiem jums, daudzie jautājumi un daudzie paldies arī iedvesmo viņa tāpat turpināt, palikt uz šī pašā viņa un tiešām tie, kas saprata, ka šis ir ļoti interesanti un vērtīgi, bet ir papildus jautājumi, aicinu tad vienkārši vai nu pieteikties uz tiem kursiem, kas šodien vēl var paspēt, vai nākamajās dienās, vai arī piesakot tad vienkārši Silvijai, un Silvijai ir mājaslapa, viņa arī mūsu lapā un YouTube, tā kā ļoti aktīvi, un sākumā varbūt arī vienkārši pasakot, palasīt vairāk, un tad jau, kā tu arī minēji, tev šie kursi un arī intro notiek vairākas reizes gadā, tas nav tā kā vilciens vienreiz aizgāja. Tieši tā. Viņš nāks atkal, un tad, kad jums ir jūsu mirklis, tad tieši tā. Tad arī prieks par klausītājiem, par jautājumiem, tātad vienmēr es esmu gandarīta un priecīga, man dot motivāciju strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri ir darītāji, jo var jau noklausīties šo live video un citus YouTube videos un tam līdzīgi, bet kamēr es tikai zinu, bet tā zināšanas nelieku praktiski lietā, tikmēr jau nekas nemainīsies. Un vienmēr arī saku, es esmu tikai tā, kas gudri parunā šeit ekrāniņā, runājošā galva, bet lietas sāks mainīties tad, kad cilvēks dzirdēs, pārdomās to visu, sašķiros, kas viņam der, kas neder, un tad sāks darīt. Un tā darīšana sākās ar vienu pirmo soli. Un lūk, kādam ir pirmais solis pieteikties GAPS apmācību kursā, tas ir reāli superīgi. Tā kā darītājiem. Jā, paldies, Signe, tev par aicinājumu sarunu. Paldies. Paldies, kas skatījās. Nē, un tie, kas tagad pievienojās beigās, nekas nav nokavēts, jūs tuliņ saglabāsim sarunu, un pēc pāris dienām arī būs YouTube, tā kā variet droši atgriezties tādā mirklī, kad jums ir laiks un interesanti noskatīties arī no sākuma. Paldies, Silvija, un paldies, Signe, paldies par aicinājumu. Paldies tev. Tā, visiem. Laimīgi jauno gadu un labu veselību jaunajā gadā. Jā, labu veselību. Paldies. Tā.